Kad mēs runāsim par būtisko, vai Latvija kā valsts pastāvēs, vai turpinās pastāvēt, kā būs ar mūsu suverenitāti? Jo manī nemazāko ticību nevieš cilvēki, kas tā arī nav visos šajos gados spējuši nodefinēt, kādas tad ir mūsu nacionālās intereses. Varas elite nevis pārstāv tautas starptautiskajā sistēmā, bet pārstāv starptautisko sistēmu šeit, cienījamie Latvijas pilsoņi. Šī varbūt pēdējā reize, kad jums pēc būtības kāds prasa, ko jūs par to domājat. Nobalsojot par, aizmirstiet, uz ilgu laiku jums neviens vairs neprasīs ne par konstitūciju, ne par eiro ieviešanu, kā tas ir Zviedrijā. Varēsiet balsot formālās augstākās padomas vēlēšanās, kā jau tas pirms dažiem gadiem bija. Tas, ko mēs ikdienā saucam par politiku un par valsti, visbiežāk ir tikai kaut kāda ekonomisko grupējumu cīņa. Valsts iestāžu aizsargā, likumdošanas aizsargā, un tam ar patiesu politiku nav nekāda sakara. Cilvēki ir noguruši no šīm cīņām, no savstarpējiem apmelojumiem, apvainojumiem, no tā, ka liekas, ka nevienam vairs nevar ticēt. Un zināmā mērā viņiem, protams, arī ir taisnība, jo ir grūti saskatīt kaut ko pozitīvu, ja visi mediji attiecīgi katrs no savām angažētajām pozīcijām kritizē savus politiskos pretiniekus un visi liekas vienādi melni. Ir jau arī tā, kad Latvijā šī politiskā sistēma, partijas, viņas ir saudušās kopā tik dažādos veidos, ka reizēm pat ir grūti atšķitināt, jo mainoties kaut kādām interesēm vienā otrā brīdī, partijas ar liekas pilnīgi pretēju ideoloģiju pēkšņi ir spējušas atrast kopsaucējus. Citreiz šīs sakarības ir jāmeklē dziļāk un tie ir finansētāji. Tā ir diezgan sausi izteikta aprēķina politika, ekonomiskais izdevīgums. Es domāju, ka ir korekts šis dalījums austrumu, rietumu un oligarhu varā, jo tas, ka kādā brīdī mūsu oligarhi, piemēram, ir savu aprēķinu vadīt vairāk orientējušies uz rietumu lielvarām, savukārt tagad, kad viņiem draud kaut kādas nepatikšanas saistībā ar to, ka rietumi ir uzsākuši tur vairāk izmeklēšanu saistībā ar privatizāciju un tā tālāk, tad viņi mēģina atkal patvērties pie austrumiem. Pietiekami skaidri varam redzēt un saprast to, ka mūsu atrašanās vieta kā valstī ģeopolitiski ir tāda, kas ir ļoti, ļoti interesanta gan vienas puses lielvarām, gan otras puses lielvarām. Tāpēc šis dalījums droši vien kaut kādā mērā pastāvēs vienmēr. Jautājums ir, cik mēs viņu atpazīstam, cik mēs viņu spējam ņemt vērā un cauri šim visam muģeklim tomēr realizēt savas nacionālās intereses. Kaut ar saule nespīdēs tik spoži, tur caur logu mazā būdiņā. Kaut ar saule nespīdēs tik spoži, tur caur logu mazā būdiņā. Ja runājam kaut vai par to pašu saskaņas centru, tad par viņiem ir tik daudz dažādu to korupcijas skandālu, gluži tāpat kā par jebkuru citu lielvaras partiju. Vai atceramies vienalga Jūrmalu geitu, vai atceramies to, kā viņi cītīgi globējuši Pareks bankas intereses, respektīvi Pareks bankas īpašnieku bijušo intereses. Un tā kā šeit var atrast atkal sazarojumu saistībā ar visām tām pašām lietām, skandāliem, kas ir parasti tiek piešūtas vienam, otram vai trešajam Latvijas oligarham vai kādai citai partijai. Kāpēc viņus nevarētu laist pie varas? Ļoti vienkārši. Viņi nekad nebūs tie cilvēki, kas realizēs mūsu intereses. Viņi nekad tie nevar būt tikai tādēļ vien, ka viņu uzdevums šeit ir pārstāvēt pilnīgi citu ietekmes sfēru, pilnīgi citus spēkus. Un tikai tāds politisks veidojums, kurā ir iespēja izpausties cilvēkiem, kas vēlas saistīt savu nākotni, savu dzīvi ar šo zemi, kas šeit ir izauguši, kam ir pilnīgi skaidra mūsu vēsture, tikai tāda arī var īstenot latviešu intereses. Viņi necīnās par cilvēktiesībām. Tur ir tā būtiskā atšķirība, jo tāpat kā geji saka, ka viņi cīnās par cilvēktiesībām, tāpat arī Zapčels saka, ka viņi cīnās par cilvēktiesībām. Patiesībā viņi cenšas šeit Latvijā rehabilitēt okupācijas sekas un visas tās nebūšanas mūsu ekonomikā, politikā, sociālajā vidē, kas ir šī procesa dēļ radušās. Nesen lasīju viņu partijas avīzē, kur viņu viens no galvenajiem runas vīriem, Jākaus Pliners, saka, ka viņš nevarētu atzīt okupācijas faktu kaut vai tādēļ vien, ka tas nozīmētu, ka visi šeit Latvijā dzīvojošie, cik tur 100 000 citautiešu, ka tie būtu jāatzīst par okupantiem. Viņš runā par to,
kādas ir no viņa viedokļa nepieciešamības, kāpēc nedrīkst atzīt šo okupācijas faktu. Un Krievijai tas ir ļoti ērti, lai realizētu savas ģeopolitiskās intereses šeit, uzturēt kaut kādu cilvēku kopu, kas ar nostalģiju un ar cieņu un bijību skatās austrumu virzienā un atbalsta tātad šeit tādus politiskus spēkus, kas var realizēt Krievijas tādas jau atkal tīri pragmatiskās, ekonomiskās intereses. Ja lodes manas krūtis dragās, manu kapu vieglās smiltis seks, tad par manu kapu liepu zāros, lakstī gala dziedāt nenobeigs. Tad par manu kapu liepu zāros, lakstī gala dziedāt nenobeigs. Galvas notiršanai arī mēs varam saskaitīt vairāk plusus nekā mīnusus. Iedomājieties, ziemā ausis nesals, nevajag šampūnu matiem pirkt, nevajag cepuru, nevajag maksāt frizierim, bet zaudējumi būs tikai 2. Dzīvības procesa zudums un varbūt noķēpāts drēbes, vai ne? Tā kā plus šajā gadījumā ir vairāk, un mums ir jāskatās, kas ir būtisks, un šajā gadījumā būtiskākais ir suverenitātes un neatkarības jēdziens. Un pirmām kārtām uz to ir jāvērš uzmanību un jāskaidro tieši no šīm pozīcijām, ka nevar uzskatīt, ka kāds dzīvos labklājībā, jo vergs ir vergs un viņš ir vienmēr atkarīgs no tā, ko viņam pasēž un nepasēž. Tā ir mūsu traģēdija, ka līdz šim valstiskas apziņas trūkums, valstisku mērķu trūkums, politiķi, kas ir rūpējušies tikai par savu labumu, viņi mūs ir tik tālu noveduši. Jau tajā laikā, kad Latvijā tikko sāk runāt par to, ka mums ir jāuzņem kurs uz Eiropas Savienību, tad patiesībā no Krievijas nereiz vien atskanēja signāli par to, ka Krievija ir ieinteresēta, lai Krievija un Latvija uz Eiropu ietu kopā un vienlaikus. Iespējams jau, ka tajā laikā kaut kāds šī savstarpējā saskaņošana vai intereses pastāvēja, to nevar noliegt. Bet tāds tīri pragmatiskais šķiet ir ļoti vienkārši. Tad, kad tā saucamā neatkarība tika atgūta, tad šeit vietējā tobrīd padomju nomenklatūra un elite, kas no viņas veidojās, pārņēma ļoti daudz kapitālus šeit savā kontrolē, un viņus bija nepieciešams kaut kā legalizēt, privatizēt. Un tajā brīdī bija ļoti izdevīga šī sadarbība ar rietumiem, bija nepieciešams veidot pārstāvniecības dažādas, no kurām naudiņa pēc tam nāca atpakaļ uz Latviju jau kā rietumu investīcijas un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd ir tā, ka pārdalot šīs ietekmes sfēras jau kārtējo reizi, acīm redzot, rietumos ir nonākuši pie secinājuma, ka kaut kas tur ar to privatizāciju īsti kārtībā nebija, un redzot to, ka šī Krievijas ietekme šeit joprojām ir ļoti liela, radās nepieciešamība tātad pārskatīt privatizāciju, iztīrīt šeit no dažādiem nevēlamiem kadriem un tā tālāk un tā tālāk. Un tādēļ gluži likumsakarīgi, ka šie mūsu atsevišķie oligarhu grupējumi mēģina patvērties vienīgajā iespējamā debes pusē, kur viņi to var izdarīt no rietumiem. Tātad atkal orientācija ir atpakaļ uz austrumiem. Pēdējā laikā ir tomēr uzkrītoši daudz to signālu nācis par to, ka ļoti iespējams, ka atkal ir kaut kāda tomēr kārtējā vienošanās notikusi starp austrumiem un rietumiem, un te var citēt gan mūsu ārlietu ministra izteikumus par to, ka mums vajadzētu aprakt Molotovu-Ribbentropa paktu, gan Sāba priekšnieka izteikums pilnīgi privātu viedokli. Tā saucamo viņš izteica, ka saskaņas centru būtu ļoti derīgi tomēr laist valdībā, jo citādi tas kāpina neapmierinātību. Skaidri redzamās prorietumnieciski orientētās partijas diezgan nekautrīgā veidā sagatavo sabiedrisko domu augsni tam, ka varētu veidot kopīgu valdību ar saskaņas centru. Tas varētu būt vēl viens no iemesliem, kādēļ šīs te partijas, kurām jau zināmas saknes tomēr ir austrumos, atkal izteikti orientējas uz Maskavu. Kā jau es teicu, visas partijas, kas ir Latvijā, kas ir šeit veidojušās, viņam ir tomēr zināmā mērā kopīga izcelsme. Viņas ir saudušās laika gaitā kopā caur cilvēkiem, caur darījumiem, caur skandāliem.
Protams, ka arī zaļie zemnieki tādā pašā veidā ir saistīti gan ar nelikumībām privatizācijā, gan šeit domāju par Lemberga kungu. Tik daudz informācijas jau ir pēdējā laikā izskanējis. Ne viss, kas ir saistīts ar Krieviju, mūs apdraud, tāpat arī ne viss, kas saistīts ar rietumiem, mūs kaut kādā mērā apdraud. Tā būtu tāda mazohistiska pozīcija. Mēs vēsturiskās pieredzes dēļ, kas mums ir bijusi ļoti negatīva attiecībās ar Krieviju un ar austrumiem, mēs pārāk nekritiski esam sākuši uztvert rietumus. Arī tur, gluži tāpat kā austrumu lielvarām, arī tur ir savas intereses. Cilvēku vairākumam lielākais drauds, protams, ir Krievu lācis, un līdz ar to ir saprotami, kādēļ šī prorietumnieciskā pozīcija ir populārāka. Ja. Bet tajā pašā laikā tās negatīvās lietas, ko mēs esam jau šajos pārdesmit gados saņēmuši, mēs jau arī ļoti labi redzam, kādas antivērtības mums nāk reizē ar amerikānisko kultūru, ar šo Eiropas Savienības uzspiesto toleranci, teiksim, tas pats seksuālo minoritāšu jautājums. Jau aizvien biežāk nāks sastapt cilvēkus, kam liekas, viņi tur tādi ir, lai viņi tur ir. Ja. Un šī neitralitāte vai šī vienaldzība, tā jau ir pieņemšana. Ja. Ir tiešām vienalga, vai mūsu identitāti grauj caur krieviskumu, ja. Starp citu, manuprāt, tas krieviskums arī, kas pie mums šeit tiek spiests caur mēdījiem, caur mūziku, caur filmām, tas jau arī ir tā ir Krieva versija par kosmopolītismu. Ja. Rietumiem ir sava versija par kosmopolītismu, tā ir šī amerikāniskā bezkultūra. Krievi tā kā mēģina kaut ko savu radīt. Ja. Nekas jau nav absolūti ne balts, ne melns. Un ja mēs tiešām vēlamies tās pārmaiņas, tad mums ir mazliet jāpiepūlās un jāskatās, ko mēs drīkstam atbalstīt un ko savukārt nekādā gadījumā ne. Arī viens cilvēks var izdarīt ļoti daudz, ja viņš dara kaut ko pamatīgi, mērķtiecīgi, ar pārliecību un ar piespiešanos. Turklāt es nevienu mirkli nedomāju, ka es būšu viens. Organizācija Nacionālistu klubs kopā ar tevi, Sergiem, kas ir pietiekami plaši, jau ar 12 struktūru vienībām, viņi jau paliek. Un tie ir visi cilvēki, kas ir gatavi iet uz šo mērķi kopā ar mani. Tāpat, ja būs lēmts un saimā iekļūšu, es tur nebūšu viens. Ja? Tur tāpat būs cilvēki no visu Latvijai, ar kuriem arī mums ir kopīgi kaut kādi ideoloģiskie principi un vērtību pamati. Ej bērniņi, godājiet vecākos, kā bitītes savu tēvu nesa ozolā. Mums viss izdosies. Un, ja par tādu tālāk nākotni mēs runājam, tad es tomēr viņu redzu gaišākās krāsās un esmu pārliecināts par to, ka mums pēc kāda laika tomēr būs sava valsts. Un tāpēc, ka tāds ir dabas likums. Pēc nakts vienmēr aust rīts. Protams, te ir jārunā par pašu dziļāko, par vērtību pamatu. Lai gan mēs ikdienā koku saknes neredzam, mēs viņus tikai nojaušam. Un mums Latvijā ir tā, ka šim vērtību kodolam ir tā kā divas puses, kur ir saudzes kopā mūsu senais dzīvesziņas mantojums un pēdējos gadsimtos arī kristietīgais mantojums. Kristiešiem tāpat ir ļoti daudz arī man pazīstamu cilvēku, kas ir pārliecināti, kas deg par Latvijas ideju. Tas ir tas, kas dod arī ticību tam labajam, ticību tam, ka viss mainīsies, ticību tam, ka nekas, kas ir pretdabīgs, tas nevar būt mūžīgs. Tas vienmēr var būt īslaicīgs, un pēc tam viss atkal nostājas savās vietās. Tā vienmēr ir bijis un tā vienmēr būs. Tēvu laipas mestas, mēs bērniņa laipotāji. Tā bērniņa laipojam, ka pietika mūžņiem.